Jā, saliekam rociņas plaukstiņas uz augšu. Ieliekam dziļāk elpu, aiztiesim astiņas ciet, vienkārši apsēsties ar sevi tādā foršumā uz šo mirkli. Zināt, ka nākošās 10 minūtes būšu šeit un tagad būšu ar sevi, un šis ir tas, kas man dod spēku atlikušajām 23 stundām un 50 minūtēm. Ka šis ir kā es uzlādējos, ka šis ir tas, kas man spēcina. Apskatāmies, kā mēs jūtam savu elpu. Kur mēs elpojam šobrīd? Vai mēs elpojam vēderā? Vai mēs elpojam kaut kur pa vidām? Vai mēs elpojam kaklā? Kur mēs elpojam? Varam to elpu mazliet pagarināt, ievilkt tādu dziļāku, aizturēt, un tad tādu lēnu izelpu. Ievilkt dziļi elpu, aizturēt, lēni izelpot. Atkal ievilkt dziļu elpu, aizturēt un lēni izelpot. Varam paturpināt tādu dziļu ieelpu, mazliet aizturēt, lēni izelpu, mazliet aizturēt elpu. Un tajā pašā laikā pievēršot uzmanību arī savam ķermenim, kā mums ir šobrīd mūsu ķermenim. Kā mums jūtas pēdiņas, labā pēdiņa, kreisā pēdiņa. Kā mums jūtas potītes, apakšstilbi, labais, kreisais, labais ceļgals, kreisais ceļgals, labais augšstilbs, kreisais augšstilbs. Kā mums ķermeņa pamatne, mums iegurums, mums reproduktīvie orgāni. Kā mēs sēžam, lai mēs jūtamies stabili. Un pa mugurkaulu mazliet pa skriemlītim uz augšu apskatīt, kā mēs jūtamies. No aizmugurs, no priekšpuses, mugurkaula lejas daļa, muguras lejas daļa, vēders, nabiņu, muguras vidas daļa. Mūsu sirds enerģētiskais centrs, kur ribas satiekās. Kā mums jūtās tur, kur krūškurs, tur, kur plaušas no priekšpuses, no aizmugurs. Mums labais plecs, kreisais plecs, labā roka līdz āmkonim, āmkoņi līdz locītavai, katrs no pirkstiņiem, plauksta pamatne, plaukstas virspuse. Kā mums ir ar kreiso plecu, kreiso roku. Līdz elkonim, līdz locītavai, pirkstiņiem. Kā mums ir ar plaukstu, virspusi, pamatni. Kakls kā jūtās, labā galvas puse, labā auss. Kreisā galvas puse, kreisā auss, galds aizmugure, seja, mute, deguns, svaigi, acis, mūsu acis piera,
ķermeņam pati augstē mūsu galvas kronis. Un tad iedomājamies sevi izaugam tādu garāku no ķermeņa pamatnes, tas būtu to mugurgalvu pa katru skrienu līdz pašai galvas augšpusē. Mēs sēžam stipri, stabili, sevī, drošībā, mājās, skaistumā, foršumā, apbrīnojot, cik daudz mums ir. Un pat ja šobrīd šajā meditācijā jūs neizjutīsiet, varbūt uzreiz tādu wow, bet tā atļaut sev mirklītim un zinat, ka jau dienas laikā nāks kas klāt, kur tiešām mēs atradīsim šo pateicības sajūtu. Un šobrīd mēs tikai aizdosimies tādā praktiskā ceļojumā par lietām, kas mums ir apkārt, kas dod mums fantastisku komfortu, par kurām mēs varam pateikties. Un kā pirmo par to, caur ko mēs šo meditāciju varam veikt, vai tas ir telefons vai dators. Iedomājamies, cik fantastiski, ka tas mums ir. Ka mums ir tāda dot iespēja dzīvot laikmetā, kur mēs varam viegli sasniegt pasaules otru malu, redzēt to ekrānā, dzirdēt to savās austiņās un sajusties, ka mēs esam tur. Ka mums ir šī ierīce, kad iedomājamies, cik kādam bija liela drosme, lai teiktu kaut kas šāds ar šīs pasaules būs, kad visi viņam apkārt skatījās un teica, tu esi traks. Tas nav iespējams, un šis cilvēks devās uz priekšu un īstenoja, un šobrīd mēs esam šeit ļoti, ļoti fantastiskā vietā, katrs savā mājā, komfortā un tomēr kopā. Iedomājamies, kas mums vēl ir tāds, kas mums ikdienā rada foršu komfortu. Varbūt jūs piecēlaties un jūs gulta bija īpaši mīksta un forša, un kāds spilvens bija tāds, ko samīļot un apķert, sega silta. Tās kādreiz bija idejas cilvēku galvās, un tad viņas realizējās, un mēs dzīvojam foršāk un labāk. Cik skaisti, vai ne? Vai iedomājamies tādu vienkāršu lietu kā veist mašīnu. Mums vairs nav jāskrien uz upi, jāvērš netīrā veļa. Mums nav jādomā 5 stundas dienā par to, kā to izmazgāt. Piespiežam podziņu un viss notiek. Paldies, ka tas mums ir, jo tas mums atvieglo dzīvi un mēs varam darīt lietas, kas mums labāk patīk. Padomājam vēl par kādām lietām, tādām smieklīgām, mīļām, mazām, lielām. Siltais ūdens, vanna, internets, velosipēds. Kas mums ir, kas dod mums ikdienā komfortu, atvieglo mūsu ikdienu. Iedomājamies, ka tā kādreiz bija vienkārši ideja kāda cilvēka galvā. Un pasakamies paldies, ka mums ir, jo tas man dod to un to. Un sajūtam šo pateicības vilni, šo pateicības tādu, kā es varēju nepamanīt, bet man ir tik daudz. Kas mums vēl ir, par ko gribam šodien pateikties? Ko
mēs varam pamanīt, ko mēs šorīt esam līdz šim mirklim izmantojuši. Vai tā bija krūze, kur bija silta tēja, kas tika uzvārīta tejkanā uz plīts, vai elektriskajā vienkārši mums tā nospiežot podziņu. Cik forši, ka mums tā ir. Paldies, ka mums tā ir. Ko mēs gribam dienas laikā vēl vairāk novērtēt? Ko mēs izmantosim? Pieņemsim lielāko pateicību savai šī rīta izvēlē šeit būt, atvēlēt laiku, sameklēt telpu, uzlikt austiņas vai ieslēgt telefonu skaidrnī, klausīties, būt kopā, atcerēties par to, cik daudz mums ir, par mūsu gribas spēku. Par mūsu rūpēm par sevi, par mūsu mīlestību pret sevi, par atļaušanu, būt mierā, būt klusumā, būt kopā. Kādu mirkli padomā, par ko tieši mēs paši esam, par ko mums pateicība šodien, par ko mēs varam savu uz to plecu un teikt, tas bija super, ka mēs to izdarījām. Salikam rocīs uz sirsniņas. Un vēlreiz atceramies, ko mums gribās vēlreiz pateikt. Paldies, 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 ka tas man ir dziļi pateicība, prieks. Un tad liekam rocīs kopā, arī sataisim viss siltas foršas. Liekam iepatīm sejai, tā astiņām. Paši savā laikā, kad esam gatavi. Reisim astiņas vaļā. Un paldies par jūsu kopā būšanu, par laiku. Par siltumu, par mīlestību, par meditāciju kopā.